Čau visiem! Beidzot gads ir pagājis, un ir jauns gads, teiksim tā, un darbi ir pilnas rokas. Kur Oskars bija? Atvaļinājumā, teiksim tā. Nē, bijām aizbraukuši uz Latviju atpūsties. Ašā ātrā ideja. Aizbraucām ar mašīnu, bet atlidojām ar lidmašīnu kaut kā tam līdzīgi. Bet bija forši, un es domāju to, ka jāuztais beidzot ir video, jo nav bijis video 2 nedēļas. Un šajā video, ko es jums parādīšu, augsties, es iegādājos vēl vienu instrumentu, jo īstenībā man viņš ļoti ir vajadzīgs, un es jums parādīšu, kas, ko, kā, kāpēc. Bet, vispirms saliksim viņu kopā, apskatīsimies, kā viņš izskatās, un kas viņš tāds ir, jo man tiešām viņu vajag. Ja tāpēc, ka es gribu taisīt apaļus paliknīšus, un tajā pašā laikā svečturīšus un visu pārējo, un vajag normāli izaugt taurumus. Nevis taurumus iesēdināt, tur priekš svecītēm visu pārējā, tāpat kā taisīt paliknīšu, visu. Tāpēc es jums parādīšu, kā viņš pēc tam izskatās. Bet vispirms jāatcerās šitais bardaks. Dievs, cik man ir augsti. Paliknīši jānobeidz, kubiņš jānobeidz, jāuztaisa galdi, jo darba ir nenormāli daudz. Vienkārši sabombardēju no visām pusēm ar visu manu holideju. Un tas īstenībā ļoti labi, un es par to priecājos, jo es, ja godīgi biju domājis, ka jaunais gads man iesāksies tā, būs ritīgi. Pa nulēm visu pasūtījumu. Bet viņi turpina pirkt tāpat, kā viņi pirka pirms svētkiem, un tas ir ļoti, ļoti labi. Vispār mikrofons. Labi, tad ķeramies klāt kaut kam, lai es jums kaut ko varu parādīt, un lai es jums varu parādīt to, ko es nopirku. Tad, ko es iegādājos? Iegādājos laikam pa latviski saucās stacionārais urbis. Kāpēc es viņu iegādājos? Jo, kā jau es jums teicu, paliknīšu taisīt, caurumus, visu kaut ko, visu pārējais, tajā pašā laikā svečturus un visu, jo man bija tas parastais, teiksim, lētais gals, tur vienkārši pieskroņi pie galda ieliec urmašīnu un tādā veidā, bet tas atkal, nav tas, un tomēr gribējās kaut ko labāku un kvalitīvāku, tāpēc es paņēmu šādu, un ir doma tagad izpakot viņu, paskatīties, pamēģināt uzmočīt kaut ko. Man ir šādi, kas palika pāri no galašķieda dēlīšiem, ko es tiešām ārā negribēju mest. Viņus apzāģēju, noslīpēju, un šim jau, kā jūs redzat, māliņas ir apfrēzētas, tad priekš 3 svecītēm uztaisīt ar šo. Paskatīties, kā viņš darbojas, kas ko kā, un vai ir vērts tādu vispār pirkt. Jau piekūpināju garažu. Ir tā, ka samērā, teiksim tā, viņš ir labi uztaisīts, jo viss ir pilnībā no metāla. Nav nekur ne plasmasa, nekas. Vienīgais, kas bija dīvaini, vienkārši patrons sanāca vienkārši uzspraužās virsū un sanāk viņam gals iet tā kā ķīļa veidā. Jo kārtīgi viņi iespiež iekšā un tas ir viss un tāda principā, viņš tur turās, nav tur ne kaut kādas, ne ķīļi, nekas, pilnībā nekādas skrūves, nekas nav. Kā viņu kādreiz nozdabūt, nav nejausmas. Bet, tas būtu mazākais, bet tā jauda viņam it kā ir normāla. Cik viņam bija 500, 500 vati laikam sanāk, 600 līdz 2650 apgriezienu minūtē. Šeit, kā jūs redzat, ir siksna. Var mainīt 1, 2, 3, 4, 5 ātrumus. Man ir tagad uzlikts uz pašu ātrāko, un apakšējais ir 600. 600, 890, 1220, 1750 un 2650. Tur pat ir rakstīts. Milimetri kādi ir, viss ir rakstīts. Citreiz pat nezinu, kā labāk atstāt ātrāko vai kā.
Paskatīsimies, mēģināsim uztaisīt vēl vienu caurumu. Es kā vienu uztaisīju, bet feature tāda, ka man asmens ir beigts, un viņš dedzina. Varbūt arī tāpēc, ka pātru. Bet nu viennozīmīgi tas asmens man ir jāmaina, bet nu tā. Nav, teiksim tā, ka to roku ņemu čakarējies un aiziet šķība, bet nu tiešām caurums ir, teiksim tā, ideāls. Nav tā, ka viņš ir šķības vai kaut kas tam līdzīgs, viena puse vairāk, viena mazāk ir labi. Tikai jāizdomā kārtīgi ar to stiprināšanu, kā piestiprināt materiāls, piemēram, šādas mazākas materiāls, kā piestiprināt, vai tiešām būtu tā, ka, nu, neaiziet kaut kur tūti. Nu, būs tūti, vai ne? Nu, paskatīsimies, ieliksim viņu bišku darbā. Nu, varbūt arī viņš dedzina tikai tāpēc, tā ir gala šķiedra. Tas ir atkal bišķi tāda, ka es paņemšu pēc tam kaut ko citu, kaut kādu eglu priedi, varbūt kā dozolu, un paskatīsimies, pamainīšu asmeņus, jo šis jau ir īstenībā novecojis. Viņš var uzsasināt, kā jūs domājat? Nav nejausmas. Kā saka, jāsaka, pats pieļauju pirmo kļūdu, tāpēc arī man dedzināja. Kā jūs redzat, pirmais, otrais bija ātrums pa lielu, tad es nomainīju, es pēc tam parādīšu, kur es nomainīju. Un, protams, ka, nu, ir daudz labāk. Tad vēlreiz, vienīgais tā materiāla stiprināšana, kā jau es teicu, un tā, nu, kaut kā dīvaini. Ar šiem arī, nu tā, nezinu. It kā var, viņš it kā nekustās, bet gribās tā, lai tiešām ir viegli, nevis ar šiem klampiem paņem saspiedi un viņš jau kurā brīdī var izslīdēt vai kaut kas var notikt, un tāpat kā šeit, nu kā es viņu šeit pielikšu. Nu, kaut kā tā mēģināsim, galvenais, lai var pagriezt. Un jau atkal aizbīdījās. Vai arī jāuztais ir savu veidu šabloniņš, atkarībā, ko es gribu taisīt, viņš tiek pieskrūvēts pie šā, koku materiāls tiek ieliekts un tad mēs spiežam lejā, bet nu, to laiku pagaidām vienkārši pārpētīt, kā viņš urbi, visu pārējo. Nu, jau traucēja jau viņš, kā jau es teicu. Krasava. Jā, tiešām skaisti. Vēl vienu caurumiņu. Un tad pamēģināsim citus koku materiālus. Tā varētu teikt, pirmo testu Oskars ir uztaisījis, un, ja godīgi īstenībā, es ļoti apmierināts. Neskatoties to, kad es to darīju, tā saucās, atkal aizmirsu, gala šķiedra. Kad es to darīju gala šķiedrā, tad es gribu vienkārši kaut ko sameklēt ātri šajā bardakā. Neko nevar atrast, pēc, ka te ir bardaks. Labi, tas būtu mazākais. To pārdzīvošu. Tad jā, 3 caurumi ir. Forši. Vēl vajag dabūt tās te insertus, ko saliek iekšā, jo angļiem šausmīgi nepatīk, kad pārdod vienkārši svečturus, ploškas saucamās tīlaikānos. Tikai tāpēc tas nav ugunsdroši. Tāpēc es gribu nopirkt liekamos iekšā tādas insertiņas, un tad mēs ieliekam šo. Bet, nu, šo es pēc tam nosmērēšu. Rādīšu, kā viņš izskatās. Nekas īpaši nebūs, bet, nu, teiksim tā, no atgriezumiem, nu, kāpēc mēs tārā, ja tu vari no tāda, nu, teiksim tā, kaut ko foršu uztaisīt un nopelnīt naudu. Paskatāmies tuvāk, es jums parādīšu to siksnu, vispārējo, šo parādīšu. Šis vienīgais ir kārtīgi jāpievelk, jo viņš aiz vibrācijas staigā pie uzgriežņi tam dziļumam. Šis ir bezjēdzīgs manā uzskatījumā, bet, diemžēl, šo dziļumam nevar uzlikt, kamēr nav šis uzlikts. Tad to es jums parādīšu. Tā jau, nu,
Zolīdi. Nav tā, ka vajagais, teiksim, mēsls būtu īstenībā. Tāds, šo arī var mainīt leņķīti 40 grādus vienpus, 40 grādus otpus. Iedomā, kad ar šo lielo skrūvi, jo otrā pusē nekā nav. Uzmetīsim aci tuvāk. To vienkārši paskrūvējam vaļā. Tad ceļam vāciņu uz augšu. Kā jūs redzat, skriemelīši ar siksnu. Priegojās, jums to ir parādījis šeit, ir ātrumi priekš laikam, cik es saprotu, dziļumiem. Tagad es uzliku uz 6 līdz 8, 9 līdz 10. Spriegojās kādā veidā, spriegojās šādi. To mēs palaižam vaļā. Tad mēģināšu parādīt vienu roku. Vienkārši pavākam uz šo pusi. Un jūs redzat, jūs varat siksnu pārlikt. Būtu labāk, ja būtu ar roku kontrolējamais, piemēram, ātrums, jā. Bet, es domāju, ka tur jau kā labi jāpiemaksā, lai tādu dabūtu. Un tad vienkārši bišķi grūti viedot. Tā, pievelkam un siksne ir laba. Vāciņš cietī, atstājam to pašu. Pagaidām, pēc tam pamēģināšu ar kādu citu. Nezinu, kāpēc viņam rakstīs 350 W S1, 500 W S6. Drils urbi var ielikt 13 mm. Madiņčaina. Man liekas, viss ir madiņčaina. Tad par ko es teicu, jā, patronu vienkārši uzspraužās virsū. Tas arī viss viņa nekur neskrūvējās, nekas tam līdzīgs nav. Šeit var mainīt leņķīti, kā jūs redzat. Tā vai tā, kā gribās. Šis ir tas, par ko es runāju, vai kārtīgi šeit pievilkt. Viņš uz vibrācijas nāk vaļā. Atdurīti, teiksim tā, bet tajā pašā laikā atdurīti nevar uzlikt, tomēr nav uzlikt šis plasmas aizsaks vai kaut kas tam līdzīgs ir. Savā ziņā forši tev varētu uztaisīt priekšnopietniem, piemēram, nosūcēju, viņš uzreiz visu savāc. Nekas īpaši, bet tajā pašā laikā, teiksim tā, normāls aparāts, ar ko var strādāt, urbt un darīties un vispārējais. Motors ir silts, karsts nav. Tāds. Es domāju, ka es viņu ļoti bieži izmantošu ne tikai svečturiem, bet visam pārējiem. Paskatīsimies, kā viņš, teiksim, tā strādās pēc kaut kāda laika. Visā kopumā es esmu apmierināts ar viņu. Mēs varētu paņemt kādu parastu dēli, pacelsim viņu uz augšu. Arī samērā viegli pacelt uz augšu, paskrojam šo vaļā un uzceļam uz augšu. Daudz man nevajag, bišķiņ. Paņemsim, ko mēs paņemsim parastu dēlīt, nevis gala šķiedru, piemēram, bet vienkārši dēli. Dēli, mans draugs dēli, kur tas ir? Man dēļi. Vispār viena ideja, ja nespētā vēl ātri kaut kas jāuzmat, šī būs savādāks svečturīts un jāliek pārdošanā pie reizes. Jo tagad daudz vieglāk ir taisīt tos caurumus, visu tikai tas, ka tā stiprināšana. Ja kādam ir kāda ideja par stiprināšanu, kā varētu piestiprināt kopmateriālu, droši rakstat, jo, ne jau viss ir svečturi, piemēram, vai tie paši palikniši, viss man būs vienādi. Priekš paliknišiem man būs speciāli uztaisīts tāds tunelīts, nezinu, kā lai jums izstāst. Un tad viņā būs, piemēram, prieliec dēli, izzāģē, bez tālāk izzāģē. Un zāģēšu ar šo, bet šo bori mēs ņemsim ārā, un tad mums būs 10 centimetrīgie paliknīši. Man ir pasūtījums, man tādu būs diezgan daudz jātais. Tas ir viens iemesls, kāpēc es šādu nopirku, jo, piemēram, ja man cilvēks pasūta 100 paliknīšu apaļus, es kaut kā baigi negribu viņus uz lenzāģa zāģēt, tikai tāpēc, ka viņi nebūs taisni, pēc tam noslīpēt arī grūtāk. Šādā veidā ieliekam šādu. Viņam vajadzēja tur iet, par jāpārpēt. Ieliekam šādu un vienkārši taisam apaļus, jo viņam bija iekšējais. Jā, būs, es nopirkšu bišķu lielāku, jo šis bija ārējais, viņam ir 10. Tad iekšējais būs 9,7 kaut kas tam līdzīgs. Kā arī der, bet es gribu, lai tiešām ir 10 cm. Tad paņemam citu koku tagad un pamēģinam. Nav man dēļu. Būšu bombs. Kur visi materiāli palikuši. Oi. Tikko jau dēli. Labi, pamēģinam šādu dēli. Pamēģināsim vienkārši šādu dēli. Šādu dēli. Redzat, tāpēc, ka klampoja vienu pusi, otru pusi aiziet gaisā, un tas ir viens iemesls, kas man nepatīk. Tas ir tikai pagaidām testam, visam pārējiem.
Bez problēmām. Tiešām labi. Cik jauks smaržo. Kuriem vēl patīk tā smarža. Priedes smarža, eglis smarža, teiksim tā. Jā, bez problēmām. Tiešām ļoti labi. Jā, es domāju, kā viņi nostiprināt. Nozolā. Tur nav ko, man liekas, viņam tāpat ir jāiet. Bet, intereses pēc paņemsim ozola. Viss jau ir atkarīgs no tā asmeņa. Man tas asmeņas ir tās, teiksim tā, žēlīgs īstenībā ļoti. Būtu laiks pēdējais viņu nomainīt, jo es agrāk diezgan daudz viņu izmantoju. Bet no rokas urbi arī ir kā ir. Ozols. Arī lēnām, skaisti, smuki iet iekšā, kas tur uzaiziet cūkūti. Super! Pagaidām, teiksim, tā esmu ļoti apmierināts ar šo stacionāru urbi, varētu tā teikt, kā viņš saucās platiski īsti, ja es nekļūdījos. Tad jā, esmu tiešām ļoti apmierināts un izčakaļēju materiāli tikai. Nē, tas bija vienkārši teicis. Tas ir tas, ko es jums gribēju parādīt, ko es iegādājos. Es domāju, ka katrā varbūt ne, bet katrā otrā, teiksim, garažā darbnīcā tāds noderētu. Ne jau tikai kokam, bet gan metālam, gan visam pārējiem. Viennozīmīgi tas ir labāk nekā roku urbt, un ar roku nevarēs tik precīzi taisni izurbt, teiksim, šādu veidu tipa caurumus, vai kā viņi sauc sēžus, vai es nezinu tiešām, kā viņi sauc, jo, es esmu taisījis, protams, un ir bijis tā, ka, viens caurums nedaudz atšķirās, tajā pašā laikā dziļumā viņš bišķiņ atšķirās. Bet, man gribās tiešām tā, lai smuki un zolīdi visi vienāda dziļuma, tā kā šeit tagad. Tāpēc bomba. A ne? Ko jūs domājat? Un piekomentējiet par to, kā piestināt materiālu normāli. Jā, es domāju, var arī vietiem pašiem klampiem. Tā ir tādā veidā, bet, es gribētu tiešām kaut ko bišķi savādāk. Vai šeit pielikt kaut kādas skrūves? Man kaut kur bija, vai es Temu redzēju tādus, kaut kādus pasūtīt. Šeit, piemēram, uzgrieznes iekšā un vienkārši paņem pievelc. Es domāju, ka tā būtu labāk, bet tā kā man nepazūd tā darba virsma, jo darba virsma bija 16x16. Labi, tik liels man nevajadzēs, ne jau 16,5x16,5. Piemēram, šeit maliņās es varētu tādus iečinīt, katrā pusē pa vienam, būtu zēbis. Tad to paskatīsimies tālāk. Paskatīsimies, kā viņš mums kalpos ar laiku. Bet, tas ir mans ieskats, teiksim, Eiropē. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau kaut kādā drīz nākušajā video.